tautas pagrabs veidotāji Juris Grintāls, Edgars Torete un Aldis Grantāls. Sāksim to, ka es noteikti pieteikšu to, kas ir atnākuši šodien pie mums ciemos Liena Greifāna. Dāmas un kungi, Liena Greifāna! Tas jau ir Dāmas un kungi! Anton! Rakstījām ziņas, lai dotu jums, cienījamie skatītāji, cienījamie klausītāji, izpratni par to, kas tad notiek pasaulē. Viena no tām vissvarīgākajām lietām izrādās ir cieņa. Pret ko? Nē, tur ir tā, ka vīrietim patīk, ja sieviete viņu ciena. Vīrietim jā, bet sievietēm nekādā gadījumā. Sievietē es jūs ļoti cienu, bet es jūs nedaudz paspārdīšu. Dārgā, man tik atzīstas, es jau kādu laiku citu. Skaistuma noziegumi, ja, ko vīrieši sievietēs pamana uzreiz. Bet par to nerunā. Nē, ir tādi vīrieši, kur sievietēs skaistuma noziegums parasti pamana uzreiz. Mēs te neesam. Mēs tie neesam, jo mums, kāda mums gan ir... Kāda nozieguma? Kāda nozieguma? Mēs labākajā gadījumā pamanām sievietes, kur nav noziegums. Plus mīnus, jā, plus mīnus, jo Aldim ir -3, un man ir atkal +4, tāpēc sieviešu pamanīšu. Vienkārši mēs, lai izlaiņas skatām, mēs jau bildes neliekam un skatos, teicu, ļoti slikti izskatās. Jā. Nē, nu man es tagad īsti neredzu, cik ir atnākuši, bet man liekas, ka visi 3 izskatās normāli. Ir ok? Man ir vienkārši iedomās, ka kāds ir atnācis. Jā, man ļoti... Par to domā? Nē. Nē, tas ir krāsnes. Nē, tas nav krāsnes, tā ir Marta Grīsma. Realtāte šovs. Tas ir man jauns, Skaistuma noziegums, tātad, ko vīrieši sievietēs pamana uzreiz, vēl ir tāds viens ļoti interesants. Kā var uzreiz pamanīt? Atauguši matiņi. Kurā vietā? Alģos citu vakar nopirka žaketi, jau ar ataugušiem matiņiem. Jau problemātiski. Bija atlaidi īstenībā. Bet toties ar atlaidi. 8 eiro. 8 eiro. Sākumā maksāja 4. Nē, bez matiem. Ar matiem bija 12 eiro. Protams, jā. Pieķer vīrieti no Latvijas, kurš čemodānā ved savu sievu. Sieva dzīvo vai? Nē, sieva. Es saprotu vienā gabalā. Nu, dzīvo, jā? Nu, vienā gabalā vai dzīve, tas ir, to noteiks policijas suns. Viņš, tā kā, nu, viņš saprot. Viņš gribēja ietaupīt beidzot. Viņš gribēja ietaupīt? Jā, uz hipotēku nesanāca, viņš ietaupīšu uz sievu. Roainerā vai šitajās vērtajās mīļo? Ir tāds Roainers, jā? Jā, ir tāds runājers. Kurš ir lidojis ar Roaineru? Pats ar rokas? Tas ir latgaliešu... Krāsas pasaules roku. Nē, latgaliešu līdzsabiedrība. Runāja. Runāja ar mani. Runāja ar mani. Labvakar, cienījamie televīzijas skatītāji. Jūs skatāties kanālu 2. Un šis ir realitātes šovs. Kā mums sauc realitātes šovu? TV zvaigzne, nu, protams, kā TV zvaigzne. Sarkanais brīdinājums. Latvijai tuvojas orkāns. Paga, neturpini. Tam ir pie tā ir jāpierod. Apdomājiet. Orkāns. Latvijai tuvojas orkāns. Tas ir pirmoreiz, jā? Lai nebijis gadījums, šis varētu būt pats trakākais orkāns, kas jebkad ir viesojies Latvijā. Izņemot, ja neskaitam Robiju Viljams un Kinga Čārls koncertu pavādījumā, kas notika 5. decembrī. Kā lūdzu? Kur šis orkāns viesosies? Viņš lietosies. Viņš lietosies, viņš būs salietojies šis orkāns. Tāpēc ir sarkanais brīdinājums. Skaidrā uz Latviju nebrauktu pat orkāns. Nē, protams, orkāns. Un es vēl gribētu piebilst to, ka Kings Čārls skāra praktiski tikai Rīgu. Tas šis laikam skars visu Latviju, jā? Šim orkānam ir arī vārds, cienījamie skatītāji, un orkāns saucās Bilie. Nezināju, ko tu nāc. Durvis bija vaļā, es ienācu, sapratu, ka, jā, nu tā es te dzīvojos. Jā, un kā tev līdz šim patīk? Telpas siltas, baro, ūdens karstais arī, nu, nav par ko sūdzēt. Es vīlies. Kāpēc tu neej mazgāties uz dušu? Nē, es eju, bet es eju no termosa ņemu un karstu ūdeni, ko es paņēmu no mājām, jā. Šitā!
nozīmē vips. Tas ir saviem kolēģiem viņš Jā, saviem kolēģiem. Lai gan Anglijā tas nozīmē kaut ko pavisam citu. Šitas ir nozīmē double Ja tu esi piedzēries, tu vari sanākt, ka šitā tu to roku brāli uz pirksts, jā. Nu šitā bija drunk or not to be drunk. Jā, vēl es varu parādīt arī, kā oficianti rāda citiem oficiantiem, ja ir ilumināti. Ledus, piemēram. Nē, kolā, jā. Tā ir telepātija. Morgā, Polijā atmodusies mirusī 91 gadu vecā Janīna Skundze. Janīnas kundze. Tas man atsauc atmiņā pagājušā svētdienas ziņu par katafalku nozagšanu. Mirušo brāli. Mirušo brāli un vēl visādiem ārprātiem. Janīnai dodi, diženi raženi mīlojoties, diženi raženi mīlojoties. Norepo ātri par Viniju pulku. Davai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aizie, ekstubēs tagad stāstīs, kas tas ir Vinijas pulks. Jūs zinājāt, pēc tam mūsu banāns sūks. Tu jau nezini, kas viņš īstenībā ir. Galvenais, ka mūs tagad šo raidījumu dzīvo. Ne savas attiecības neatzina faktu, ka pazīst viens otru. Tātad viņi arī noliedza faktu, ka vispār, ka viņi viens otru pazīst. Tieši tā, jā. It sevišķi dzimuma aktu laikā viņi viens otru pazīst. Nē, viņi nerunāja viens. Pirmo reizi redzu. Un galvenais, kas tu tāds? Dārgie producenti, mīļie naudas maisi, oligarhi, cilvēki, kuriem tuvojas 90. gadu desmits un kuriem ir Lamborghini un jahtas, cilvēki ar vāju sirdi, bet kuriem ir labi īpašumi Jūrmalā. Lūdzu, ja jūs tikko noskatījāties šīs ziņas, jums patika, kā Linda lasīja, varbūt, ka jūs varat iegādāties kādu no televīzijas kanāliem un vienkārši Linda uzdāvināt to man. Un uzdāvināt to Lindai. Lai es visu dienu tik to vien darīt, kā lasīt. Es meklēju tumšu un klusu vietiņu, lai varu es nodarīt savu lietiņu. Es gribu nolikt kluci, es gribu nolikt kluci, tas var man patraucēt. Es gribu nolikt kluci, jo tūlīt jāiet ēst. Es gribu nolikt kluci, tas man patraucēt. Bet tā arī neatrodu sev klusu vietiņu, kur varētu nolikt es savu lietiņu. Es dusmojies, eju un satrautu seju. Kāpēc šo koka kluci vispār es ņēmu? Es gribu nolikt kluci, jo tūlīt jāiet ēst. Šo stulbo koka kluci, tas var man patraucēt. Es gribu nolikt kluci, jo tūlīt jāiet ēst. Es gribu nolikt kluci, tas var man patraucēt.